Sveiki! Sveiki! Šeit Paula un Ieva. Laipni lūgti pašdarbnīcā. Sveiki! Sveicināti atpakaļ! Šodien mēs pastāstīsim par to, ko mēs esam saadījušas pēdējā mēneša laikā. Jā, vai arī ko mēs centušies sādīt, bet līdz galam nebūs ko parādīt daudz. Jā, bet esam arī daudz ko iesākušas jaunu un ir atkal jauni plāni un tā. Un, jā, iepriekšējo video mēs filmējām tieši 1 mēnesi atpakaļ. Jā. Tā kā šis noteikti nebūs tik garš video, kāds sanāca iepriekšējā reizē. Šim vajadzētu būt ļoti, ļoti daudz īsākam. Daudz īsākam, jā, jo šī būs īstā mēneša realitāte. Jā. Tā kā tā, mēs sāksim ar pabeigtajiem. Tev nav pabeigtie. Man nav pabeigtie, līdz ar to tu vari sākt. Es sākšu, bet man arī viņi nav ļoti daudz. Tā kā, jā. Tā, šīs zeķes man šķiet, ka es pagājušajā video rādīju, kā iesākt to darbiņu. Jā. Jā, tad šīs es esmu pabeigusi. Recepte ir no Ravelry, ko es vienkārši atradu pa brīvu. Viņas sauc Bernie's Socks. Jā, man viņas atgādina tādu islandiska tipa zeķes un baltu redz kolboju. Bet, jā, šīs krāsas ir diezgan tuvas oriģinālajai bildei. Vienīgais, ko es pamainīju, ir šeit. Šajā vietā bija zils un es ieliku zaļu krāsu. Un šīs zeķes ir 44. izmērs. Un es arī sākumā... Es netaisu paraudziņus, kad es adu zeķes, jo tās ir tāds diezgan mazs projekts, un ja arī ir kāda kļūdiņa vai kaut kas nesanāk, jā, tas neaizņem tik daudz laika un nav tik sāpīgi, nav tā kā džemperim, piemēram. Jā, un es nebiju ne mērījusi, ne skatījusies neko. Es adīju, es tikai skatījos to tā kā apkārtmēru, bet tos garumus es īsti neskatījos. Un tāpēc pirmā zeķa man sanāca pārāk gara, jo receptē šī te daļa, šis te pats raksts bija 6,5 centimetri, un man sanāca 9. Un te purngals bija dots mērījums 5 centimetri laikam, un man sanāca 6. Nu jā, un tad es biju uzadījusi tā kā pārāk garu to pašu pēdu, bet tad es izārdīju ārā, uztaisīju šo daļu īsāku, jo tajā rakstā neko daudz nevar mainīt. Jā, tad izārdīju šeit, uztaisīju tik, cik vajadzēja, tik īsāk, un tad pabeidzu to zeķi. Jā, tas arī bija vienīgais, ko es mainīju. Pārējais viss bija pēc receptes, un es adīju to lielāko izmēru, un tur bija kopā 72 valdziņi. Es arī viņu adīju no zeķu dzijas, no Filkolana Arveta, par ko es man šķiet pastāstīju pagājušajā reizē. Visas krāsas, jā, visas bija no Filkolanas. Arī patika pieredze adot ar šo dziju. Es sapratu, ka tā atšķirība no superwash un nesuperwash, tā kā tās, kuras var un nevar mazgāt veļsmašīnā, šīs ir tās, kuras var mazgāt veļsmašīnā. Viņa ir ļoti slidena, tā kā pati par sevi. Arī, kad es, piemēram, pabīdu to diedziņu rokā, es jūtu, ka viņa ir tāda slidenāka. Bet es adīju ar metāla adatām, un nebija tā, ka viņa, piemēram, šļuktu nost no adatām. Tā nē. Bet pat par sevi tā salīdzinot ar citām dzijām, viņa ir diezgan slidena. Un tas, ko es arī novēroju, ka, kad es adu, un ik pa laikam viņam izveidojas tāds mās vilnas bumbulītis. Tāds tā kā savēlies. Jā. Nav tā, ka viņš ir ļoti bieži un traucē, bet viņš ir. Jā, tā, piemēram, katru vakaru, kad es adu, 3-4 stundu laikā man kādi 2 parādās. Tā. Bet jā, tā kā šīs ir pirmās pabeigtās zeķītes, man nav tā zeķu formiņa, tā kā nevar tā smuki parādīt, bet man šķiet, ka var saprast. Tā kā tā. Šīs ir pirmās pabeigtās un otrās. Es adīju no tās pašas dzijas. Pārpalies, neesmu ievērus tieciņus, es ļoti atvainojos. Bet jā, es uzadīju šādas ar eglītēm. Šīs es adīju no tā paša baltā un karameļu krāsas. Un šīs bija 42. izmērs laikam.
Šīs arī bija, recepte bija no Ravelry, arī par brīvu, es viņu nepirku. Un es arī meklēju tādus rakstīņus. Man liekas, tā smieklīgi tu tā. Nu, ko tu tad darīji? Jā, es klausos. Jā. Es meklēju tādu rakstus, kurus varētu uzadīt pāri dažādās krāsās, gan vīrietim, gan sievietei. Un šīs varbūt liekas tā kā nedaudz sievišķīgākas, bet man šķiet, ka vīrietim arī ir ok tā uz svētkiem ar eglītēm. Jā, šis bija 42. izmērs, arī es vadījos tikai pēc receptes un tad to garumu pielāgoju, cik man vajadzēja. Vienīgais man liekas, ka šī te daļa, sanāca baigi resnā. Es nezinu, varbūt tikai man tā liekas. Varbūt tikai tāpēc, ka tās zeķes ir īsākas. Varbūt tāpēc, ka viņas ir īsākas, bet tas purngals ir diezgan tievs, un tā augša ir tieva, un tas vidus ir tāds baigi resns. Ja tā paskatās, tad jā. Bet varbūt, ja es būtu adījusi viņu izmēru mazāku, apkārtmēram, tad viņi izskatītos slaidāka. Jā. Nu, tad būtu mazāk valdziņu uz adatas. Jā. Bet, nu jā, man liekas, varbūt arī tāpēc, ka viņi ir īsāki, varbūt vizuāli tā izskatās. Bet tas process vispārējais bija, jā, tāds pats. Daudz maz tāds pats kā šeit. Jā. Man šķiet, ka vienkārši tev tas noraukšanas process, tāpēc, ka te ir vairāk garāks posms tiem iepriekšējiem pārim. Un te ir vienkārši īsāks tās zeķes, tāpēc acīm nav tik tīkam skatīties. Starp citu, es vispār aizmirsu pateikt, ka šī recepte saucās Pine Trees, un viņu oriģināli vajadzēja adīt no pirkstgala un tad šeit pabeigt. Bet man negribējās tā adīt, tāpēc es vadījos pēc šīs receptes. Es tikai ieliku šo zīmējumu te iekšā. Es viņu sāku arī no augšas. Bija tas pats, kā oriģinālajā receptē valnītis, 1:1, tad tās eglītes, papēdis un tā. Es vienkārši tas, ka es adīju no augšas uz leju, nevis no lejas uz augšu. Un varbūt arī tāpēc tad viņi tur ir tāda resnāka. Bet nu tā, kopumā man liekas sanāca diezgan labi, un es ceru, ka derēs un patiks. Un tā. Ļoti labi. Mēs varam pārēt pie progresa darbiņiem. Paula ir iesākusi kaut ko ļoti skaistu. Es neteiktu, ka tas ir ļoti skaisti, tas ir kaut kas ļoti vienkāršs. Es iepriekšējā video pieminēju, ka viens no nākamajiem plānotajiem darbiņiem būs veste, adīta veste brālim, pie viņa golfa tērpa. Un tad recepte es atradu recepti Drops Garn Studio mājaslapā. Un tā recepte viennozīmīgi ir ļoti veca, tāpēc, ka, pieņemsim, parauga bildi, tur ir tikai viena. Un var redzēt, saprast, ka tā ir ļoti veca, tāpēc, ka man šķiet, tas ir arī paplašināts liela izmēra tā veste, uz tā vīrieša bija uz modeļa. Un es nenomērīju brāli, cik viņš ir plats un garš un vēl nezinu, ko tur vispārējos vajadzīgos nepieciešamos apkārtmērus es nepaņēmu, pirms viņš brauca prom uz ārzemēm. Un, man bija viens viņa sporta krēkls, no kura es varēju tad saprast, cik ir platums nepieciešams. Bet es īsti nezinu, cik viņš ir, cik tas krēkls uz viņa ir plats, cik tur ir tas, kā latviski pateikt, papildus... Positive ease? Latviski brīvais gabals, brīvais augums, cik brīvs ir uz augumu. Bet, es sapratu, ja jau tas sporta krēkls, viņš jau tur nebūs pārāk brīvs, līdz ar to es varu adīt tieši tādu pašu platumu vesti. Un tur bija 53 centimetri. Bet tajā receptē, ko es atradu, mazākais izmērs bija 57 centimetri, bet es izmantoju tieši to pašu dzīvu, to pašu, es nezinu, kā fokusēt, nav nejausmas. Tā, šitā. Okay, jā. Un karizma no Drops ražotā.
Krāsiņā 37. 37. Tāda klasiskā zilā. Jūrnieks, navy blue sanāk, jūrnieks zilā. Tumša zilā. Nu jā, un es tad sāku adīt pēc tās receptes pašu to mazāko izmēru. Bet es, protams, nezināju, cik tai vestē vajadzēja būt garai. Iepriekšējo džemperi, šo te lopapējus, ko es uzadīju otram brālim, es uzadīju pārāk garu. Un tad viņam tā kā mini kleidiņa bez mazo sanāca. Nu labi, neko var tāpat nesāt. Bet, nav īsti izskatīgi, neizskatās labi, lai varētu iet kaut kur lielākā tautā. Jā. Bet, tā kaut kur aizbrauc veikalā, aizbraukt kaut kur tādās mazākās darīšanās. Ne tikai pa mājām, bet arī mazākās darīšanās kaut kur aizbraukt. Tā var uzvilkt. Un tad pagājušo nedēļu es biju ārzemēs pie brāļa, aizbrauku uz ciemos, kuram es ādu šo vesti. Un tad es nomērīju, cik aptuveni garu viņam vajadzētu. Tie būtu kaut kādi 60 cm, jo tas sporta krēkls, kas man bija, tas bija daudz garāks, jo, par cik man šķiet, viņi var izvēlēties un arī daudzi bāž to sporta krēklu šortos. Un tāpēc arī ir tas garums garāks nekā tur parastiem kaut kādiem varbūt krekliem vai džemperiem, ko velk vīrieši. Un es aizmirsu vēl kaut ko nomērīt. Es aizmirsu nomērīt padušas izgriezumu dziļumu, tā kā cik ir padušas apkārtmērs nepieciešams. Bet es laikam tad ņemšu, vadīšos pēc receptes. Varbūt kaut ko es samazināšu. Arī vestes garumu es iespējams samazināšu pa kādiem 5 centimetriem, jo šis ir pagaidām tas, ko esmu uzadījusi. Man šķiet, man bija viena kļūda, un es izārdīju ārā, izņemot adatas pilnībā ārā. Es izārdīju tur pāris kaut kāds 2-3 rindas, tikai sanāca izārdīt. Un es, noņemot adatas, uzreiz saprotu, cik patiesībā viņš ir plats. Jā. Un es sapratu, ka viņš ir visai plats, bet pēc tam mērcējot, kad projekts būs pabeigts, tad var viņu pastaipīt uz leju, lai viņš sašaurinās platumā. Un līdz ar to es domāju, ka es tad neādīšu visu 60 cm garumā, es noādīšu 5, varbūt pat 10 īsāku, lai viņi tad var pastiept uz leju vairāk. Un raksts arī interesanti, ka viņam ir valnītes 2x2, un tad ir raksts vienkārši labiskie, kreiliskie valdziņi, tur veido tādus 3 stūrīšus, zigzagus, kaut kādus tā kā schēmā izskatās pēc šaha lauciņiem. Bet pagaidām, varbūt tāpēc, ka dzija ir pārāk tumša, jo saka, ka tumšām dzijām atdot arī tās pašas pīnas, viņas neizceļās tik ļoti kā gaišām dzijām. Bet šī, man liekas, ir tieši laikā, jo viņi nav gaiši, jā? Nu, bet viņi gaiši, nav tādi pavisam tumši, piemēram, kā tas halāts, jā? Jā, lai nav arī pilnībā melna, vai arī jā, tiešām tik tumša zila, ka izskatās gadījis vai kā melna. Nu jā, un es domāju, ka varbūt arī tas raksts palīdzināsies pēc mērcēšanas. Valnītim bija 2x2 viens noteikts valdziņu skaits, bet pēc valnīšu pabeigšanas bija vēl jāpieaudzē. Līdz ar to tas nozīmē, ka viņam ir nedaudz burbuļu veida paplašinājums, ka viņš pēc tam ir plātāks. Un tas arī plus mīnus ir visi par šo iesākto darbu. Nu jā, veste kā veste ar VV kakla izgriezumu. Un jā, cerams, ka viņam patiks un cerams, ka derēs beigās uzadītais projekts. Un tā būs Ziemassvētku dzimšanas dienas apvienotā dāvana viņam. Jā, par vienā dāvanā dzīve, otrā dāvanā darbs. Jā. Ok, tad turpināsim. Man ir viens iesākts zeķu pāris, no kura es esmu pabeigusi vienu zeķi. Tā ir šāda.
Ļoti skaists krāsas. Jā, tad es jau teicu, ka es gribēju tādus, kurus var uzadīt kā pāri. Šis būs vienam. Un šis būs otram. No pāri vienam cilvēkam? Jā. Otram cilvēkam. Šīs zeķes, laikam, no visām, ko es adu, man ir aizņēmušas visvairāk laika, jo te ir tas krāsu darbs un ar 4 dzijām sanāk strādāt vienlaicīgi. 3 akcentu krāsas un vēl tā pamatkrāsa, tā pelēkā. Arī iet pirms te. Bet raksts jau tāds pats kā šeit, brūnē. Jā, raksts ir tāds pats. Bet te jau šitā arī aizņem tikpat laiku, cik tā? Salīdzinot ar šīm zeķēm, šīs aizņem vairāk laika uzadīt. Abas versijas. Jā, piemēram, šim pārim es katru zeķi adīju kādu nedēļu, un tad šīs zeķes, šīs te ar eglītēm, tur es to pāri uzadīju pa nedēļas nogali. Tā kā jā, šīs... Bet viss ir kārtībā, man ļoti patīk tas raksts, man ļoti patīk, kā viņas izskatās. Jā, viņas arī šeit nav tik rasnas, kā tās ir. Te viņas ir diezgan normālā izmērā, man liekas. Jā, šo vienu pāri es jau esmu pabeigusi. Ok. Viņas tāpat sanāk. Bet viņas arī, šīs ir īsākas nekā tās. Man šeit, tas vienkārši proporciju ilūzija. Es arī vēl neesmu izmērcējusi, kas nozīmē, ka tas rakstīņš vēl pastaipīsies. Un šis, protams, arī. Bet, ok, es vienkārši cerēšu, ka viss izlīdzināsies. Un tad otrais esmu tikusi gandrīz līdz purngalam. Otrai zeķītei. Man palika pāris pēdējās 2 vai 3 rindiņas no raksta, un tad man ir purngals, un tad arī šī zeķa būs pabeigta. Man šķiet, ka par dzijām es arī stāstīju, jo arī šīs es adu no Filcolana Arveta. Šajā pelēkajā krāsā, kas ir pamatkrāsa, brūnais, tumši brūnais man ir palnītīm, papēdim un purngalam, un tad šīs 3 ir akcentu krāsas. Šīs abas gaiši rozā un baltā ir no Filcolanas, un šī tumši rozā, vai kā viņi sauc? Fuksija rozā, jā. Šī fuksija rozā mums ir jaunieguvums, par kuru mēs pastāstīsim nedaudz vēlāk. Bet jā, es arī paspēju izmēģināt, un man arī patika šī dzija. Jā. Tas man ir viss no iesāktajiem darbiem, un tev arī. Man ir vēl 2 plāni. Tad es uzadīšu vēl vienu pāri ar eglīšu zeķītēm, tikai baltā un zaļā krāsā. Jā. Tas ir mans nākamais plāns, kurus domāju, ka iesākšu arī tuvākajās dienās. Un man šķiet, ka dzija man arī ir tieši... Es īstenībā pārēķināju dziju. Es biju nopirkusi 4 kamolus ar šo balto, rēķinot, ka tām baltajām zeķēm uz katru zeķi laikam aizies kamols. Bet man uz vienu pāri aizgāja viens. Jo es biju izrēķinājusi, ka to otru krāsu vajadzēs daudz mazāk. Es rēķināju, ka no šo zeķu pārpalikumiem es varēšu uzadīt tās eglītes, bet tā vispār nebija. Man īstenībā šīm te zeķēm tā karamela pietrūka. Es uzadīju vienu zeķi, un otrai zeķei es tiku no augšas un līdz puspapēdim. Man vajadzēja nopirkt vēl vienu kamolu, lai pabeigtu to papēdi un šeit. Bet īstenībā tā dzija diezgan daudz pietiek, jo šīm abām tā bija pamatkrāsa, abām zeķēm. Un tad vēl te es uzadīju vienu zeķi un vienu ar pusi zeķi. Tā kā jā, diezgan daudz tur sanāk. Un otrs plāns, es jau nopirku dziju, tad šis ir jaunieguvums, arī no Filcolanas. No Filcolanas Arveta tā zeķa dzija, ar kuru es jau adu vairākus pārus. Šī arī ir Superwash Merino, merīna vilna, un tas ir 80% un 20% ir neilons. Šī krāsa ir 726, un nosaukums viņai bija, man šķiet, džinsu zilais vai kaut kas tāds. Un es nopirku 2 kamolus ar šo, un no tā īstenībā baigi līdzīgi tavai šai. Tā spēlēcīga, nedaudz spēlēcīga. Jā. Adīšu
pēdējo zeķu pāri, kas man jāuzveda līdz decembra sākumam. Un tā arī būs līdzīga kā tev. Tur ir recepti, es atradu Pinterestā. Tā arī bija bez maksas. Pilnīgi random atradu, bet Travelrijā es meklēju un es viņu neatradu. Tas ir interesanti. Tur bija links un varēja nolādēt PDF failu. Un recepti bija arī doti, man šķiet, ka tikai 44. vai 43. izmēram. Nu, principā tas, ko man vajag, man kaut kas nedaudz būs jāpamaina. Bet arī tas raksts ir viss tāda no labiskā, kreiliskā. Un tad tur veidojās, tāda vilnīša vai kas. Raksts, jā. Tā kā tāds man ir vēl viens plāns. Un, meklējot šīs zeķes, es, protams, esmu uzgājusi daudziem pāriem, kurus es gribētu sev uzadīt, bet es atradu arī vienas ar vistiņām. Jā, es ielikšu bildi un linku lejā. Es atradu viņas Ravelrijā. Tāds vienkārši parastas arī zeķes. Man šķiet, ka te viss bija vienkrāsains, un te augšā, kur eglītes, tur bija vistiņas. Es domāju, tas būs tik perfekti omai, jo manai omai ir vistiņas. Un tieši man noteikti paliks pāri arī šeit dzīvi, ko es varu tur izmantot. Un tā kā, tas man ir vēl viens plāns. Tāds jau noteikts plāns, ko es zinu, ka es adīšu. Tā kā kas tev vēl ir no plāniem tādiem tuvākā laika? Es varētu teikt, ka vēlmes ir ļoti daudz. Jā, bet actual plāni. Plāni, viens ir tas, ko es pieminēju, tā adītā kleita. Vienu, kuru sārdīšu ārā un pārtaisīšu citā. Kaut kādu 2x2 vai 1x1 man īstenībā gribētos rakstā adītu pieguļošu kleitu. Vienu es gribētu, jo man ir arī tas milzīgais kamols, tas makants, tādā oranžā ar uzkrāsas dzīvi. Tad to es iedomājos, ka es gribētu uz lencītēm tādu pieguļošo pagaru, tādu līdz puslielam pāri ceļiem, garāk par ceļiem. Un tad otru arī iespējams tikpat garu no tās beišās kleitas, kas man ir iesākti to ārdīt ārā. Tad, protams, es vēl gribētu tamborēšanas projektu, jo tamborēšanas projekti tie ir, tev, pieņemsim, tagad iet uz beigām tas viss projekts, tev nav jāņem līdzi viss, teiksim, ka tu esi jau piešuvis piedurknes, tev ir arī viss džempers gatavs, pieņemsim, kā mūsu Arctic Light sweater, tas Arktikas gaismu džempers. Ziemeļblāzmas. Ziemeļblāzmas, jā. Tas nav? Ziemeļblāzmas, jā. Tās zaļās, jā? Jā, Ziemeļblāzmas. Ziemeļblāzmas džempers. Man īstenībā tas ir viens no iesāktiem un nepabeigtiem projektiem, par kuru es jau stāstīju pagājušajā reizē, kurš arī tev vēl joprojām nav pabeigts, starp citu. Jā, pareizi. Jā, es pēc tam... Jā, beidz. Neberz man to acīs. Nē, es gribēju arī pat pieminēt. Labi, tad jau es pieminēšu, es pabeigšu šīs zeķes, un tad mans plāns arī ir pabeigt tos abus iesāktos džemperus. Viens ir ziemeļblāzmas, un otrs man ir tāds rozā no mohēras. Mohēras, ko tu savu, jā. Un tad tas ziemeļblāzmas džempers man ir pēdējā piedurkne, ko es neesmu saņēmusies pabeigt adīt. Es jau esmu viņu sākusi. Varbūt kādu 5. daļa no piedurknes ir uzadīta. Un es negribu stiept līdzi tur darba ķeselē. Man tāda ķesele nevis Soma ir. Man tur visādas citādas lietas ir līdzi saliktas. Tur pusdienu kaste, tur sporta tērps, ja es eju uz zāli no rīta pirms darba un vēl visādas lietas. Un tas aizņem daudz vietas. Un nevienmēr es arī atceros, ja es ņemu līdzi to adījumu, ielikt viņu maisiņā, lai tā baltā dzīja gaišā nepaliek par melnu, pelēku dzīvi. Un, tad es iedomājos tamborēšanas projekts no kvadrātiņiem. Mēs te tikko pirms video tā meklējām internetā, kā angliski pateikt granny square. Kā latviski. Latviski, pareizi, paldies. Kā no angļu valodas pārtulkot uz latviešu valodu, un tad vienkārši tos sauc par tamborētajiem kvadrātiņiem, acīm redzot. Nevis vecmāmiņu laukumi, kā Google Translate tulkotājs mums ieteica.
Nu jā, un tad es esmu jau noskatījusi pagājušo gadu, laikam, pirms pusotra gada YouTube atradu video, kur tamborē arī no vairākām krāsām. Es īstenībā teiktu, ka krāsas būtu plus mīnus kā šai tavai zeķei. Tā rozā, baltā, arī tā pamatkrāsa, bet varbūt nedaudz gaišāka, tāda pelēcīga brūna, ja? Un kādas vēl tur bija krāsas? Tādas maigās. Neitrālākas vairāk. Neitrālākas. Nu, rozā, nē, man šķiet, ka fuksija krāsa arī laikam bija akcentam 3D tamborētie kvadrātiņi, kur nosaukums bija laikam lotusa tamborētie kvadrātiņi, kuriem ir tāda smuka lotusa puķa. Viņa ir 3D nedaudz, protams, tāpēc tas... Tas nozīmē, ka šis ir tas kvadrātiņš, un tad viņam uz augšu nāk. Tā puķa ir nedaudz uz augšu, uz āru, un es gribētu tādu, droši vien jau, ka es gribētu tādu gultas deķi, plediņu, un noteikti tai dzīvei tad nevajadzētu būt nekādai no mīkstākajām, tik labi, ja es atrastu tās krāsas, tad es varētu tajā pašā Klipansālē atrast. Pats Vilnas fabrika, man šķiet, ka nav tādas maigās krāsas. Varbūt, ka ir. Nesmu redzējusi. Viņam viss tādas juftīgākas. Tādas košās, jā. Tādas košās Bet krāsas. Es esmu redzējusi viņiem arī tādus neitrālos, palēkos, bēšos toņus, tad varbūt arī ir tikai... Bet rozā, pieņemsim, maiga rozā, man šķiet, ka viņam nav. Jāskatās vienkārši. Bet varbūt neesmu beigi piefiksējusi. Nu jā, un tad vai arī nopirks to pašu drops lētāko versiju uz tamborēs. Nu jā, deķi, to kleitu, ko vēl, pagaidām nav citu plānu. Tā kā man ir viena nopirkta recepte, ko es arī tev pārsūtīju no tās pašas Augustīnes, viena dāņu, man šeit viņa no Dānijas, dāņu adītāja. Viņai ir vēl viens džempers, kuram ir laikam tādi, platās taurveidā piedurknes un mugura visa plika, kas man nav nekāda skaistā mugura, jā, bet es gribētu tādu arī. Un piemērā viņai bija sarkanā krāsā, tādā gluži vīna, varbūt nedaudz arī uz rūsas krāsu, tādā tonī, un es arī gribētu sarkanu. Man sarkana krāsa pa dzīvi pārāk patīk, bet tādu es varētu uzadīt, uztamorēt kādu projektu. Tā kā tas arī viss no manis. Paldies! Labi, tad mēs varam pāriet pie jaunumiem, ko mēs esam ieguvušas, iegādājušās. Man jaunums bija tā zeķu dzīve, par kuru es jau pastāstīju. Mums tāds ļoti exciting tāda lietiņa, ko mēs iegādājāmies. Un tadā! Mēs nopirkām adatas. Komplektu. Mēs nopirkām adatu un dzīves komplektu, kurš nāca šajā skaistajā somiņā. Tas materiāls ir ļoti, ļoti patīkams. Viņš ir tāds mīkstais. Samts? Ok. Un tāds smuks pavasara puķītis. Man liekas, ka pavasara vasaras, tāds jautrais. Tad viņam bija arī šī platā lence, uz kuras arī ir tās pašas smukās puķītes. Tā. Iekšā bija maciņš. Tādā pašā motīvā. Ar tikpat smukām puķītēm. Mēs jau paspējām iemēģināt, jo es ādu zeķes ar tām zeķu adatām un Paula āda šo te vesti ar maināmajām. Jā, uz lociņu. Es jau varu pateikt, ka es notestēju lidojošīm adatām, mani neapturēja drošības kontroli, līdz ar to 3,5 šīs, es nezinu, kas tas ir pa materiālu, varbūt kaut kāds alumīnijas, nav nejausmas, bet ar tām var lidot. Var lidot, jā. Jā, tad iekšā izskatās šādi. Es atvainojos, ka man šeit ir tukšs, jo šīs jau ir tiek izmantotas. Bet jā, te ir 5 pāri zeķu adatas un 5 pāri maināmās adatas. Tās zeķu
Zeķu adatām izmērs ir 2,5, 2,75, 3,5 un 4. Un maināmajām ir 3,5, 3,75, 4 un 4,5. Piemēram, man šie ir izmēri, ar kuriem es visbiežāk strādāju. Jā. Tā kā tas man likās ļoti praktiski. Iekšā bija arī aksesuāri, bija 2 aukliņas, viena ir 60 un viena ir 80. Un kas man patīk Knitpro adatām, ka viņas var mainīt savā starpā starp komplektiem. Pirms šīs aukliņas man ir vēl viens komplekts ar maināmajām adatām, un es viņas varu izmantot arī tajā. Un tās, kas ir tajā komplektā, es varu izmantot šeit. Tas man ļoti patīk, piemēram, kā tu saki, lidojot, ja mums citreiz tur aptur drošības kontrolē, jo viņi redz tās adatas, un tad es gribētu lidot ar koka adatām. Piemēram, es esmu iesākusi džemperi, es ādu ar metāla, un tad man nav tā problēma nomainīt visas tās adatas. Var vienkārši pārskrūvēt, uzskrūvēt koka, un tad doties, kur man vajag. Bija arī mazās šķērītes, kas arī ir ļoti praktiski. Man jau patīk, ka vienmēr tādas šķērītes līdzi. Tad vēl bija tad 2 mazās adatas. Viena ir šī te, man šķiet, ka viņu sauc apdares adata. Jā, ar ko tad var aizšūt, piešūt un tā. Un otra ir labojamā adata. Vienā galā ir tambor. Tā kā tambora adatas gals, jā, un otrā ir spicais. Tā kā, jā, tas arī ir ļoti praktiski. Tad arī mums ir 4 uzgalīši, jā. Mums ir tā problēma, ka mēs visu adīšanas saturu skatāmies angliski, un mēs nezinām, kā tās lietas sauc latviski, jo es zinu, ka šie ir stitch stoppers, bet kā to latviski sauc? Tā kā, jā, tad uzgalīši. Kurus tad var piemēram, mēs tagad dosimies ceļā, es noskrūvēju nost adatu, uzskrūvēju šo, un tad tie valdziņi nenošļūk pa ceļā. Tu jāskrūvē adatas nost? Jā, tu noskrūvēji adatas nost, un šo tu uzskrūvēji virsū. Okay. Tā kā kad tu gribi uz darbu paņemt savu projektu līdz, tad šos tu vari droši izmantot. Un tad vēl bija šis te uzgalītis. Un ar viņu var saskrūvēt aukliņus kopā. Piemēram, to 60 un 80 var saskrūvēt kopā, tā viņš būs garāks. Ir arī šis te fiksētājs, ar ko pievilkt adatas pie aukliņas. Un vēl bija 10 šādi marķieri, sirsniņu formā. Nē. Bija 10 šādi sirsniņu formas valdziņu marķieri. Man šķiet, ka tā viņus sauc. Jā. Marķieri atzīmes. Jā, es domāju, ka jūs sapratāt. Tā kā jā, tas ir viss no adatām, un komplektā vēl līdzi bija dzija. Bet par dziju? Par dziju? Tagad parunāsim. Tā, dzija mums bija šāda. Tātad šīs dzijas ir ar roku krāsotās, arī merīna vilna un neilons, poliamīds. Jā. Abām. Jā. Nē? Jā. Šis te kamols ir 100 grami, kurā iekšā ir 380 metri. Un šeit katrs ir 25 un iekšā 95 metri. Tā kā principā tā ir zeķu dzija. Pareizi sanāk? Jā, tā ir zeķu dzija. Un mēs tieši ar Paulu, kad skatījāmies uz šo komplektu, kā gribās nopirkt, it kā nevajag, bet tā kā gribās, labi pirksim. Un tad mums katrai izskanēja tāds komentārs, ka, tās krāsas varēja būt citas. Un tad smieklīgi sanāca, ka es runāju par šo, un Paula runāja par šīm. Mums tā perfekti sanāk, ka mēs tagad varam samainīties. Jā, šo te rozā es jau izmantoju zeķē, par to es jau stāstīju. Un arī šīm man jau ir padomā projekts, tā kā tās ļoti ātri tiks izmantotas. Vai tev jau ir kas padomā šai?
Es biju iedomājusies, ka varētu varbūt, nu jā, ja tā ir zeķu dzija, tad varētu zeķus uzvedīt, bet es arī iedomājos, ka varētu kaut kādu adītu topiņu, kaut ko, nu, adītu augšiņu. Vēl īsti neesmu izdomājis, vai ar garākām rokām, ar kaut kādām piedurknēm, bez piedurknēm, uz lencītēm. Bet pirmais, kas ienāca prātā, jā, topiņš. Bet šī izskatās varētu būt, kā viņas skaitās, svītrainā? Jā, es domāju, ka jā. Ka svītrās? Nu, atkarīgs arī, cik liels projekts, ja tās būtu zeķis, tad es domāju, vienā riņķī būtu svītras, ja tas ir topiņš, tad varbūt tur kaut kas cits sanāktu. Un to tu uzvedi, un tad tu mums parādi, kas tev tur sanāca. Jā, būtu interesanti redzēt. Un arī, ja tev nesanāk vai pietrūkst idejas, tad šeit ir arī ļoti skaista kartīte, kur ir doti padomi, tā kā, ko var darīt ar šo dzīvu, kādi projekti. Nu, viņš man nefokusē, bet nu labi. Un te bija arī apraksts tā kā par tām dzījām. Tas bija simfonija, terra dzijas, ar roku krāsotās un tā. Un es pati vēl nopirku vēl 2 aukliņas. Viena ir 40 centimetri un otra ir 120. Jā, jo es biju nopirkusi citas adatas no Nitpro, un tur līdzi nāca 60, 80 un 100. Un kad es adu reglānu, tajā vietā, kur jāsadala, tieši pirms jāsadala rokas un rumpis, tas ir baigi garš tāds posms, un tad tas 100 arī ir pa īsu, tāpēc es paņēmu garākas. Un tas garums arī ir nevis aukliņa, bet standarta adatas plus aukliņa. Tad ir tas 120. Un otru, jā, es paņēmu 40, jo, piemēram, ja es adu no augšas uz leju, kad es sāku adīt rokas, viss ir kārtībā, bet ja ir kaut kāda noraukšana, tad te tuvāk beigām, tad tā adata ir pārāk gara, jā. Un es zinu, ka var izmantot to Magic Loop tehniku, bet tā man nav mīļākā. Tad es gribēju, jā, pamēģināt ar šo te īso aukliņu, izmēģināt, kā tas būs. Jā. Kur nopirki? Mēs pirkām pašas. Katra pirkām pati savu komplektu. Latvian Crafts veikalā. Mēs pasūtījām online, un tas arī bija priekšpasūtījums. Ja es pareizi atminos, tad viņiem pašiem veikalā tika atsūtīti 12 gabali, un varēja pasūtīt iepriekš, tad arī bija atlaide. Atlaide bija spēkā, līdz tās adatas viņiem pienāk veikalā. Pēc tam vairs nē. Jo mēs pateiksim cenu, tā cena, man liekas, bija gandrīz 100. 98, jā, kaut kas tāds. Un tagad, kad es skatījos pēdējo reizi, bija kaut kāds 110 vai kaut kas tāds. Un viņiem bija palikuši tikai 2 gabali. Tā kā visi 10 jau ir izgājuši pie saviem saimniekiem. Acīm redzot, tā tad diezgan populārs tas komplekts. Man šķiet arī priekš tās cenas ir diezgan laba vērtība viņam. Jo ir gan tādas adatas un vēl dzija. Nu, tur ir, cik sanāk adatu pāri? 10. 10 adatu pāri, dzija vēl. Jā. Vēl soma arī? Nu, soma pat par sevi, jā, protams. Viens adatu Nitpro pāris, ja nemaldos, ir kaut kā 10-12 eiro maksā. Ja pērk pa vienam, un tad tie jau ir 120 plus dzija, kur arī varētu izmaksāt šis apjoms. Ņemot vērā, ka tā ir ar roku krāsotā, kas parasti ir vēl dārgāk. Vēl dārgāk, jā. Tā kā jā, nu it kā 100 eiro liekas daudz, bet tad tu tomēr dabū diezgan vērtīgu. Jā. Tas ieguvums ir diezgan vērtīgs. Tā kā jā, es vienmēr esmu apmierināta. Tās apaļās es vēl neiemēģināju, bet zeķu adatas man patika. Un tās arī ir 15 cm garās, nevis 20. Tā arī bija man pirmā pieredze ar īsajām adatām, bet man patika. Es arī tās zeķes pēc papēža noraukšanas tālāk pēdu es adu uz 3 adatām. Un ir labi, man neslīd nost. Uz 3 adatām? Jā. Tev viegli ir uz 3 adatām adīt? Jā, man ir ok. Nezinu, man kaut kā grūti samainīt tās adatas. Bet jā, tas arī ir viss. Ir viss šai reizē. Cerams, ka tur nav pārāk garš tas video sanācis.
Kaut ko jau sagriezīsim, bet... Šis video noteikti ir īsāks nekā iepriekšējais. Jā, vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt. Ieva man raksta vienu dienu apņemšanās līdz šī gada beigām pabeigt visus iesāktos projektus. Pabeigt nozīmē 100% pabeigt. Bet tev jau ir tikai pāris, man jau ir tādi, man tiešām ir ļoti daudz iesākt. Tev ir ļoti daudz, jā. Līdz ar to tu esi izaicinājusi. Es piekrītu tam izaicinājumu. Jā, tu teici, jā. Laikam jau nevajadzēja, jo man ir daudz vairāk nekā tev. Līdz ar to es jau zinu, ka iespējams, ka es zaudēšu. Man šķiet, tev viss ir dzīvoklī? Vai tev ir arī nopažot? Pabeidz tos, kas tev dzīvoklī ir. Dzīvoklī, jā, man ir pāris. Es īstenībā gribēju to brūno džemperu pabeigt. Jā. Šonedēļ to zaļajo randiņu, jā. Zaļo beidzot pabeigt. Jā. Tādus, kas tev te par rokai vismaz ir, tos pabeidz. Jā. Tā kā. Šodien mēs teiksim jums uz redzēšanās. Tiksimies nākamajā reizē. Cerams, būs vairāk ko parādīt jums. Un novēliet mums veiksmi. Man veiksmi. Pabeigt visus projektus. Čau!